Ir tu jau sāk? Jā. Laiks Sivēna podkastam! Es sveicināts Sivēna podkastā, kas vieši kā iet šovakar, kā jau vienmēr. Mums kopā Kaustros, kā Aleksandrs Guzenko, Jānis Kreičmanis. Čau. Jā, čau. Esmu atpakaļ. Ietara. Kas tas bija pa enerģiju? Tas bija Es nedzeru. Jungle Book. Es nedzeru nedēļu un es palieku ritādi. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Tas nozīmē, ka tas nozīmē, ka tev enerģija parādījies. Un arī autisms kaut kāda veida. Es random palieku produktīvs 11:30 naktī. Un tad līdz vieniem kaut ko dara. Nu, tā kā tiešām kaut ko dara. Diez kā varētu cilvēks, vīrietis, šajos gados palikt produktīvs 11:30 naktī. Bet īstenībā man ir tāpat. Es tā kā Pēc nakts pusēs esmu produktīvākais kā ever, un rīti vispār ienīstu man nekas nesanāk kā jums. Nu, man rīt ir tāda. Man šodien pamodināja 7:30. Prasīja, vai es celšos, teicu jā, un tad pamodos 9:30. Un tad es spēlēju League of Legends un skatījos TikTok līdz 11:30. Un man tāds, ok, laiks iet uzceptos. Tāpēc ir tā enerģija. Es katru dienu ceļos pirms 7 un eju gulēt pēc 12. Es nošautos. Nu jā, es nevaru atļauties ieroci. Zini, cilvēki saka, ja tev būtu rutīna, tad tu pierastu. Kad man bija darbs, es cēlos katru rītu 8 un katru rītu es ienīdu visu, kas no... Tā kā man nebija neviens tāds, wow! Jā. Nekad. Jā. Es ilgi gadiem strādāju, ka jāceļās agri un kilmī. Tas ir. Paskaties, es nekad neceļos agri, bet rīt būs. Paskaties, cik man modinātais ir uz cik. 6:10. No. Un jo mēs ar Jāni iesim uz Radio, ne uz radio, mēs ejam televīziju. TV3. Jā, uz 5 minūtēm, vai cik sen? 900 sekundes. Cik tas ir? 15 minūtes. 15 minūtes, sorry. Mēs ejam uz, runāt par grābekli. Jā. Jūs jau paši zināt, grābeklis 2025. Already know. Jā, daudz komiķi, Jā. daudz smiekli, beigās ir balsošana. Pirmais rāda jau drīz, 7. martā. Jā, tieši tā. Jelgavā. Un pēc tam vispār Talsi, Liepāja, Lielvārde, Dobeli, Iekapils, Kuldīga, Valmiera un 2. maijā Splendid Palace Rīgā. Jā. Nākad būs fanzijas, un šogad un nebūs tur pa vīdi iznāk kaut kas nodzied dziesmu. Respekt, kas dziedāja, bet šogad tā nebūs. Un, jā. Bet es arī negribēju celties agri un iet uz to televīziju, bet Jānis uzrakstīja čatā, ka Guzenko man privāti zvanīja un teica, ka viņš arī būs. Jā, vienkārši sameloja. Es teicu, nē, es necelšos tik agri, lai viņš iet uz televīziju. Sabīs, tāpēc, ka Žukovskis, māma mūs tā kā apstiprināt tur, un Guzenko būtu pikts. Bet nekas. Jā. Nē, normāli, bet man patīk, Ralfs Eilāns vienreiz uztaisīja video par to, kā viņš iet uz tiem TV raidījumiem, kur jāreklamē izrādes vai kaut kas, kas tev ir no rīta, jo tas ir populārākie raidījumi. Un viņš nofilmēja video, kur viņš vienkārši cēlās, vienkārši nemazgājās uzreiz taksī, pēc tam aizbrauc, viņu tur grimē, pēc tam viņš aizvien saka, jāpērcēt biļetes, un pēc tam vienkārši mājās un gulēt, un man tas pats būs. Un 6:10 celties, wow, nu nē. Wow. Cik tas ir nepierasti. Man, jā. Bet, jā. Bet es tev nepaprasīju. Tev ir kāds īpašs iemesls, kāpēc tu nedzer pārstāji dzert? Nē. 300,000 reizi. Nē, es tagad izvilkšu līdz 1. martam un back in business. Okay. Pirmajam deadlines, jā. Tas ir, jā. Pēc Kaspar Žilina izrādes, kur jums ir jāiet sestdien. Pasies, kā nejauši plagi veidojās. Īstenībā, jā, tas profesionalitāte mums parādās. Jā. Bet tiešām, nāciet lūdzu, tas Kasparam būs šovs. Viņam ir filmēšana. Jā. Es Dievs zinu, ka tev pēc tam... Mēs tev būtu jāmontē savus specials, un tu dzirdi vienkārši 3 cilvēku auditorijā. Tu negribi tādu special. Jā. Vai arī iet tas kameras, tas skats par cilvēkiem. Būtiski rēdzi 7 cilvēki atnākuši. Jā. Man bija viena filmēšana, kur tā arī bija, un man cilvēks, kurš montē, viņš izdomāja ģeniālu lietu. Viņš teica, vispār nerādam cilvēkus, un es tā kā, jo tur vienkārši liela zāle un 15 cilvēki. Jā, un arī par to runājot, par to, kā mēs forši iesegvējojam plagos. Ja jūs sestdien, ziniet kā, domājat, wow, es sestdien neesmu Rīgā, es tik ļoti gribētu komēdiju, bet es esmu piekdien Rīgā. Piekdien, komēdija Latvijā bārā, mana izrāda Mušpapīrs. Jūs varat atnākt, apskatīt. Fakseiks.
Īstenībā, jā. Tātad šo piekdienu rīt nāciet uz Kalvi un pēc tam pārīt uzreiz uz Kasparu. Vai uz abiem, jā, ja jūs esat komēdijas fanāti. Jā. Kur kaut kādā dīvainā veidā nav bijuši ne uz manu, ne uz Kasparu izrādi. Tad droši. Un var salīdzināt uzreiz izrādes. Nē. Jā. Bet, ja jūs aizbraucāt uz Jelgavu 7. martā, vai jūs esat tur un paskaties ar grābekli, jums ļoti patīk, un jūs domājat, kas ir tas resnais, smieklīgais uguntiņš, un tas ir Guzenko, jūs tā kā Valters. Nē. Tik daudz variantu. Jā. Oh, fuck. Tūlīt jau kalvs. Kas ir tās plīkpaurais smukais? Nē, smukais. Kas ir... Kurš ir piepūstais Harijs Poters ar bārdu? Kārlis, jā. Tur visi ir, karoči, ja jums ļoti, pēc Jelgavas 7. mārts grābeklis, ja jums ļoti patīk, kā es uzstāšos, tad ir kur vēl var redzēt Aleksandru, ej tu nost, es gribu redzēt. Tu vari, jo uzreiz pēc nedēļas, 14. martā arī man ir izrādē, Komēdija Latvijā bārā. Tik daudz iespēju komēdijai. Jā. Ko apmeklēt. Zinu, kur vēl kvalitīva komēdija. Patreonā Kreiča podcasts. Ir dafiga vecās epizodes, un tagad būs jaunā, kur mēs ar... Kur šodien... Kreiča, es nezinu. Ceturtdien no rīta iznāk, kur mēs ar Reiču pie manis dzeram uz dīvānu, un tas bija fun times. Jā, bet zini ko, pēdējo reizi, kad mēs tā darījām, tur bija komentāri... Es tik sūdīgi, es izgaismoju telpu. Mēs izskatās, ka mēs esam palātā iebīdījuši dīvānu un vienkārši ierakstam un dzeram pakluso. Un es nezinu, kā var nogaismot telpu. Bet tu domā, tev ir kaut kāds gaismas avotu skaits vai krāsa? Jo, piemēram, es atceros vienreiz nomainīju savā istabā, laukos. Paklāju pie sienas? Jaunu spuldzīti ieliku. Nu. Ieliku jaunu spuldzīti, un tā bija ar vēso gaismu, nevis ar silto. Un izskaties, kā lopkautoja vienkārši uzreiz. Tas ir arī no daudz kā atkarīgs. Bet man jau nav lampa, man ir tas, kas ir iebūvēts sienā. Tā it kā man visu laiku būtu izstāde mājās. Tev nav atsevišķs gaismeklis, kas tev... tad es tev ieteiktu iegādāties tā kā... Tas, man ir, bet es pazaudēju kāju, man jāliek, tur viss šī. Okay. Bet skan labi. Tā kā labi izplāgi cauri. Nu, ko ķeramies, vērsim pie olām, kas jauns. Es gribu teikt, ka pēdējā reize, kad mēs tik daudz reklamējām, bija komentāri, cik ļoti viņa zīja balu ar to reklāmu. Sen nebija bijis, mēs izlikām pa vairākām epizodēm. Bet man liekas, katrā podkastā cilvēki to dara un tieši sākumā. Katru podkastu vai pa vidu. Guzenko. Katru podkastu, kur es klausos, krievu, amerikāņu, viņi to dara. Un mums pat reklāma nav. Jā, redz, bet tu jauc mūs ar krievu podkastiem un angļu podkastiem, jo mēs promotojam, izņemot grābekli, izņemot sanāk manu podcastu. Tā kā, kroča, ir komēdijas lietas. Mēs vēl neesam, mēs vienu brīdi tikai bijām izauguši, ka mēs reklamējam kaut ko citu. Un mēs esam komiķi, mēs reklamējam Kasparu Žilinu, mums nav nekas no tā, vienkārši kolēģi atbalstam. Ne? Jā, mums ir labs sirds arī. Tā, man ir jautājums, vispār, jums patīk muzikālie koncerti? Es nekad neesmu dzirdējis, ka man tik īpatnēji šo pajautā, kad es negribu runāt tālāk. Jā. Tas ir kā muzikālie. Kura ir tev mīļākā pēdējā laika filmetrāžu filma, kur tu esi redzējis savām acīm? Un tev tāds... Uz lielajiem ekrāniem. Jā, un tev tāds paldies. Man jāiet. Sudraba ekrāniem. Vai man patīk? Jā. Ne, tikai ir cilvēki, kuri fano nevar vasarā dzīvot bez 3 festivāliem, 2 ir ārzemēs, 1 ir Latvija, viņi braukā visu laiku, filmē, bet esam šeit, ak, nē. Nē, es teiktu, ka man patīk, bet es neesmu, varbūt savas dzīves laikā uz kaut kādiem 3 vai 4 vispār esmu bijis. Uz tādiem koncerts, kur es eju, ir biļete, iekšā notiek koncerts, kur nav nekādu citu lietu. Esmu bijis, kur ir, piemēram, komēdija un ir mūzika, bet tā, ka ir kaut kādas grupas vai... Mūsu grābeklī, piemēram. Tas ir kā variety šovs, kur ir kaut kāds, kur ir vairākas lietas dažādas. No. Es atceros, pirmais koncerts, kur es biju Stomp. Tas bija diezgan nice, tas man bija patika. Vienreiz biju uz Anci, jo es tiku par brīvu. Es pat neatceros. Anci. Anci. Tu mani korģi? Nav C. Tu mani korģies? Nav Anci. Ir Anci. Idiot. Jā. Kur ir TT? Kas tā pa ziltiņu skaļ beigās? Bet, tāda logika, ka
ja mēs gribam, lai tu ietu vairāk uz končiem, vai tev vajag dāvināt biļetes vienkārši. Vai ir kilmīgi sūliņu Ne, bet... dēlam nozag. Tev, tavā dzīvē, cik daudz vietas aizņem mūzika, Jāni? Nē, es klausos savu mūziku. Un pēdējā laikā labākā playlist, kuras es atradu, ir otrā Tony Hawk playlist. Vienkārši otrais Tony Hawks. Un ja tie ieraksti Ozark, es pēkšņi aizmirstu tās meitenes vārdu. Tur ir tā čirkainā. Rūt ieraksti Ozark Rūt parādīsies viņas playlist Spotify. Viņai ir tik laba hip-hop izlase, un kroči to es klausos. Bet... Tas ir tēls no seriāla? Jā. Ja, tu klausies tēlā? Jā, jo tur ļoti labs dziesmas skan. Bet man mīļākā koncerta atmiņa ir, tas bija pozitīvs, vēl, kad viņš notika Saldzgrīvā, vēl, kad bija epika laika. Bet Komedi Latvija neuzstājās? Nē, tāpēc, ka tie bija labie laiki. Jā, saprotu, ka Komedi Latvija varbūt atšķirēja pozitīvus, jo tikko mēs sākam uzstāties, viss aizgāja pa pipala. Mēs pa dienu, mēs fūgu. Mēs jau uzkāpām uz Grimstošu kuģi. Jā. Un tur bija, es atceros vienu gadu, kad pārstrais brauc dzer tīrus Telšu pilsētī. Tīri alkoholisms, viss. Tu pat negāji uz mūziku? Nē. Tiešām? Es pat biļeti nepirku. Es vienkārši dzēru teltīs 4. Bet teltīs arī vajag biļeti, vai ne? Kaut kādu. Ne? Jā, tam Izņemot, ja tu zini pareizos krūmus. Bet tiešām, es domāju, tādi cilvēki eksistē, kur tā kā pājāt uz mūziku. Es vienkārši būšu... Vecīt, man festivāls nekad nesaistās ar mūziku. Man saistās ar dzēršanu, cīsiņi mīglā, kas ir, vienkārši pirkt cīsiņus. Ļoti nepatikams seks, kad teltī, kad viss ir netīri un apkārt cilvēki buhā. Tas ir briesmīgi. Telšu pilsētiņa bija atsevišķi geto, kur bija cilvēki tikai, kas gāja uz Telšu pilsētiņu. Bet, un tad bija, man bija 2 gadi, vienreiz mēģināju tikt pozitīvs ar čomu, mēs mēģinājām, es man liekas, es stāstīju, ka es saskatījos Prison Break, un es mēģināju tikt caur mežu iekšā. Es pieskāros, mēs kaut kur tikām bišķi tuvāk tai sētai, mēs no suņa pa mežu beigām, kroči vienkārši viss beigās kājas saskrāpa, bet ilgi beigām tas suns dzinās. Viņš dzinās? Jā. Nice. Un tas nebija nice, un tad vienu gadu es atceros, mēs ar vienu klases biedru, mēs veselu tur kompāniju atbraucām, un mēs vienkārši, daudzi cilvēki ir pieauguši, un viņi vienkārši iet prom ap, 10. Un mēs vienkārši staigājām gar ieju un prasījām aproces. Un daudzi atdeva. Tas ir laiki, kad varēja noņemt aproces. Jā, un es neatceros cikos, bet ziņoju, tulītā sāks skanēt mobīs. Un mēs to meitenēm neviens nedod. Man iedeva šitādu Marlboro, kas ir 2 garās. Vēl joprojām labākās atmiņas ever. Tu kurī dubulto Marlboro. Ne tā kā 2, bet kroči svētlaim. Nice. Kurī cīgas piedzēri. Nekas nav labāks. Un pēdējā brīdī tur dzird kaut kādas tur, tur jūt, ka grupa laikam nāk virsū. Un tieši mums iedod 2 aproces. Mēs tam apsargam, ātri, vai ne? Es nokurīju savu cīgu, cik ātri var. Skrienam tieši sāk pirmā mobīla dziesmu, ka visi strāko. Tas bija tā kā epika koncerts. Epika. Tu biji ar meiteni, ja? Viņa nebija, man vienkārši klases bija. Es domāju, ka ja meitenī kāds būtu aicinājums, Klau, tu negribi aizbraukt uz pozitīvus? Viņa tā, jā, huienā, super. Super, viņš tā, jā, mēs vienkārši stāvēsim pie izējas un prasīsim, vai kāds iedos aproci. Tu esi in? Par šito. Man, kad es neceros, tas jau bija daudz, īstenībā man bija jau 20, un mans čoms, viņš uzaicināja meiteni ļoti smuku uz zoodārzu, un viņš teica, viņš mīza no randiņiem, viņš teica, tu vari arī atnākt, un viņi arī būs draudzens, tā kā, nu labi, davai. Un mēs atnācam, un viņš tā kā, nu labi, un viņš tā kā, kur tur žogā ir tā kā caurums, tas varam tikt, un viņi tā kā, what the fuck, zin, tā kā, un tā kā viņi domā, viņš samaksās, un viņam nebija samaksāt par tā kā zoodārzu, un jā. Viņš izlēma caur to caurumu, un tur bija tīģeris. jā, mēs visu to izdarījām. Un aizgājām un tur staigājām 1,5 stundu. Tāpat tikām ārā, bet tas nozīmē, viņam arī bija 20, un viņš 20 gados tā uzaicināja ļoti hot meiteni uz randiņu. Tiešām? Nē, ja viņa pavalkās, tad ir fani. Nē, viņa bija šokā, viņa tādā, no labiem. Bet tie cilvēki vienīgie, labi, man laikam, mums lēni gar tuvojas tas vecums, kad nav vairāk tie draugi, bet man ir bijuši 2 tādi, ar kuriem, kad tu dzēri,
tad vienā brīdī viņi sāk kāpt uz strojkas augšā. Notiek vienkārši, viņi piedzerās un ir Assassin's Creed. Es to saucu draugus, ar kur tu dzer vienreizi un viss. Nē, viņš bija tūs draugs, bet par laimi mums ir Blackoutā laba īpašība, ka mēs aizējam solo un Hans solo. Un tas... Kas pa nūģa references? Kas? Tas ir vienīgais, ko es zinu. Un tas te... Man nepatīk Star Wars. Man arī. Izņemot Mandalorian. Tur ir vārds man iekšā. Jā, un Dalba Jobirium. Tur Bilsburs ir? Jā. Nē, viņš nebija pirmajā sezonā nomierinies. Vai bija? Bija gan kaut kāda. Un tagad man izsita. Bija. Jā, un karoči, jūs dzerat ar Džeku. Jā, sāks Assassin's Creed vai GTA, kur tiek vienkārši pret privātu mājām tiek tā kā mēstas pūdeles tūkšs par logu. Man tāds... Nav mana aktivitāte. Bet es metīšu. Nē, es nemetu nekad. Interesanti, kad komā smadzenēm ir tāds, uzreiz ir galvā tā kā tā domiņa uzzīmēt un cietums un viss. Man tāds, es negribu. Jā. Un Čoms bija mentnē, jā. Nice. Policists, jā. Nē. Jā, bet teltu pilsētiņu, vai ne? Es tieši, man karoči, kad mēs sākam... Tas nav tev. Nē, jā. Jo tieši, kad mēs sākam uzstāties pozitīvusā, mums bija pa visām 3 dienām bezmaksas ieeja, un bija tā teltu pilsētiņa, un es tikai teltas pilsētiņas dēļ vienkārši uzstājos un braucu prom, un es neredzēju krutākos mākslinieks, kas man patīk. Piemēram, Roberts Plants, man ļoti patīk Led Zeppelin, un es viņu neredzēju tikai tāpēc, ka nekur nevarēja dabūt vietu. Visas tā viesnīca, kur ir bērnu dārs, viņa bija aizņemta, nekur nevarēja palikt, varēja palikt tikai teltu pilsētiņā, un es tikai tāpēc, ir leģenda, kur uzstājās, un kas man ļoti patīk, teltu pilsētiņa. Nē, es braukšu prom. Vienkārši braucu prom. Es atceros pirmo gadu, kad es paliku telšu pilsētā, bija, man kaut kas aizdeva teltu, man nebija tajā gadā telts. Un tā telts bija. Protams, viņš pasaka, jā, tur viss kārtībā, viss ir iekšā un tā. Un es aizbraucu tajā galā, un tur bija, man liekas, 2 mietiņi. Tie bija piespraužamie. Jā. Un beigās es viņu kreķu saliku, un es aizgāju tur uzstāties, un atnācu atpakaļ, bija sācis lietus līt. Un bija nopūsta tas tur audums virsējais, tā kā pāri visam, visa iekšā, viss bija salījis. Man visas drēbes, visas matracis, viss vienkārši peldēja tur, un, protams, man nebija plāna B, tāpēc es turpat arī plunčājos pa naktī. Jā, man tieši tāpat, kad pirmo reizi aizbraucām, kad piedāvāja Komēdija Latvija uzstāties, un es aizbraucu piekdien, sestdien no rīta mums bija, man liekas, jā. Un, pa dienu, vai ne, tā uzstāšana. Un es paņēmu savu telti, kur es neesmu atvēris, 8 gadus pirms tam. Un es bet es biju kaut kāds... Vēl rūbļi iekšā mētā. Jā. Vēl tā kā Brežņeva portrets tur iekšā, jā. Un, karoči, es domāju, kas var notikt? Telts ir telts, vienkārši salocīts bija 8 gadus, vai ne? Un es atbraucu, un es atveru to, un sanāca, ka tur pēlējums visu. Un es kā var būt pēlējums tādam materiālam, kā brezents, vai ne? Izrādās var. Teic, ka tev tur bija mitrums. Jā. Tas bija mitrums 8 gadus, jā, jo es atceros, pēdējā reize mēs bijām pie Gaujas, nakšņojām mežā, es pateicu, fuck that, bija... Tas notiek sieviete, ja viņai nav seiks 8 gadus. Jā. Pēlējums? Tu to teici. Jā. Es jautāju. Jā. Rakstiet komentāros, kas tur ir. Un es atvēru un pēlējums, un tā smaka, un mēs esam iekšā. Un ar Denisu Lugovskoju, jo viņš viņam vispār nebija kur palikt, un es varu pie tevis, un sāka, protams, līst, un izrādās, ka tur caurumi ir. Un mēs vienkārši, es pamodos, ka es peldu bišķiņu, un vienkārši mitrums, pēlējums, ļoti, ļoti bija... Lugovskojs. Lugovskojs, tā bija labākā lieta. Un pēc tam apkārt, tu dzirdi, ka cilvēki dzer, pišās, tu dzirdi seksu, un tu tā kā, es nevaru. Un tu tā kā uz Lugovskoju, Jā. Ja jau visi. Jā, un es When in Rome. Nevajag pateikt, ka es vispār nezguļēju, un es kā bombzis no rīta kā izlienu ārā no turienes, un tagad man ir jāuzstājas. Es tā kā, ok, davai, un pēc tam es tā kā, never again. Es atceros to vienu gadu, kur mēs dabūjām biļetes, un es atbraucu dienu ātrāk. Un es... Traks esi. Un, kad tik es ar tevi, es neatceros, ar ko es braucu. Es biju Lifetime vafelē tajā, un es biju sarunājis gulēt. Jā, un es biju sarunājis palikt pie Čoma traileros. Jo ir tā trailer zona. Tas ir vēl normāli. Jā, izrādās, tur vajag aproci.
Ja es gāju ar čomu, tur, saprot, tur paliek bagātie un laucinieki, jo lauciniekiem parasti tā kā bez uzdarsienu viņiem ir tādiem naudīgākiem. Un viņi jau visiem tiem apsargiem, Janki ienāks, viņiem nekāda problēma, Janki. Naktī Janka, es nevarēju pat, es biju pa dienu šādi, neko nezinu. Es atradu mašīnu, kur ir noparkota, man liekas, pie sētas, uzkāpu bišku sāna, un pīpelē tiku pāri. Un tā sēta nebija maza. Viņa bija tā standarta sēta, kas ir šī. Es nezinu, cik te 2 metri, 2 pāri. Es nokritu uz zemes, es klauvējos pie nepareizā traileri. Man tāds, te nav čomu vārds. Suns te nav Pēters, viņš tā citurēja. Un es beigās gulēju uz dīvānu. Man pamodināja zvans, un ar tādu paģiru kā nekad es gāju uzstāties. Un es pirmo reizi, man liekas, es sēdēju un fiziski trīcēju un domāju pa vēmšanu. Tad, kad mēs bijām uz mazās skatuves, tas bija dabas skatuve, tu saulinēs vēl sēdēji, jo tev bija slikti, un tu burtiski tiešām rebēji. Vai tā bija pēdējā reize Salzgrīvā? Nē. Nē. Vēl vien. Okay. Tā nebija tev pirmā reize komēdija Latvijā? Laikam. Jā. Neatceros, Jāni, tādā stāvoklī. Tas bija nice. Zini, kāpēc tas bija nice? Jo man tā nebija. Es diezgan veselīgi tur stāvēju. Kas ir Janka? Jā. Jā. Bet es zinu, ka pirmajos gados, jūs mēģinājāt pa mežu tikt, es zinu, ka pirmajos gados cilvēki pa ūdeni tika. Vienkārši, jo apkārt ūdeni varēja atnākt. Un pēc tam tas arī pārbauda. Tas ir tādi meksikāņu stāsti. Jā. Vienkārši pomāri grib redzēt krutus mūziķus. Bet mūzika arī bija kruti tajās laikos. Jā, tur bija tur bija mob. Es aizmirsu pat tās. Muse bija, es uz Muse redzēju, man ļoti patika. Tur bija Charlie's X, pirms viņa bija slavena, tagad viņa mega slavenā, populāra. Jā, tas gan interesanti atcerēties. Tur kaut kāda mākslinieki, pa kuriem es neko nezinu. Tad skaties, pēc tam viņi visur ir un headline. Man tā arī bija koncerts vienai grupai, un pēc tam sākās Charlie's X, un man saka, tur Džeks, ka, klausamies šito, es tā kā, ejam dzert. Un mēs vienkārši Charlie's X, es tā kā, ejam dzert, ko tur viņa zina. Un, jā. Rakstiet komentāros savus telšu pilsētiņas un vispār festivālu stāstus. Vai vispār koncerts, kurā koncertā jūs krutā bijāt? Jā, vai arī rakstiet, kurā koncertā jūs bijāt. Salatsgrīva kādreiz bija insane. Mums vēl tur bija viens pazīstamais, kas tur dzīvoja, un viņam bija kaut kādam radiniekam tur dzīvoklis, tās dropes, kas bija. Jo mēs, festivāls notika piekdien, sestdien, svētdien, viss brauc prom, mēs braucām jau ceturtdien. Un vienkārši tu dzīvo uz baltmais ar kefīru un vienkārši pēc cīsiņas un vienkārši tas ko tu Kas es pateiktu, ka mēs dzīvojam uz baltmaizes ar kefīru un vienkārši vēl pērcam cīsiņas? Tas nozīmē, mēs dzīvojam uz baltmaizes ar kefīru un ar cīsiņām. Tad es zinu, kurš bija vainīgs pie tām toaletēm festivālos vienmēr. Ja tu ēd baltmaizi, kefīru un cīsiņus. Saprot, ka tu pavadīji tajā festivālā, tu jau brauc ar enerģiju. Atceries, kad Karību jūras pirātos tas viens čalis bija saudas kopā kuģi. Es biju saudas ar visu to festivālu. Tu iet, tev tās smakas iet garām. Viss bija pofīgi. Es jau neuztraucos par tavu degunu. Vienīgais toalet papīrs. Aiz tevis gāja. Jā. Pēdējā gadā, kad mēs tur bijām, pēdējais gads, kad bija Salzgrīvā, kad viņš bija krietni jau mazāks festivāls, tur viņi uztaisīja ļoti krūtu lietu, tādu kā mini mājiņas, kur bija toalete siltā un varēja samaksāt 5 eiro un aiziet. Un es tā kā, tu gāji un tāpat viss bija piedirsts. Nē, bija ļoti smuki. Jā. Un es tā kā aizgāju un es tā kā padomāju, tagad es varu braukt uz pozitīvus. Esmu gatavs pozitīvus. Un viss viņi beidzās tur. Tagad Rīgā. Vienreiz iegāju toaletē festivālā, arī tas bija pozitīvs laikam. Un bija tā stoja bija burtiski līdz malai, tā kā līdz lūpai. Un kā ķirses uz kūkas bija vienkārši tāds piebriedis sarkans tampons pa vidu tieši tā kā speciāli nolikts. Es atceros, kad es esmu redzējis skatus, kur pasaka tajā toaletē, kroči tā aizdūrs vaļā un pēkšņi dzirdi, kad bļauj tā kā, bet tur drēžās. Un visiem bija nevis kā naiz, bet jo tur bija ārprāts. Ir taču telpu pilsētiņā. Un es atceros, kad bija arī kaut kādas mazās grupas, kas uzstājās, un tur nav cilvēku. Viņi vienkārši iet garām kā tirgu gar vilnas zeķiem vasarā, visiem tās vienkārši paiet garām.
Bet normāli pūli dabūja tie čaļi, kas no rīta ar to trūbu gāja tīrīt toitojus. Burtiski visi stāv vafelēm, ko... Tie ir varoņi festivāli. Jā, visi kā to... Tas bija viens no darbiem, kur tu skaties jēziņu. Jūs gājat uz dušām pozitīvusā? Ne. Es gribēju, bet tur vienmēr bija ļoti gara rinda, kuru sastāvēja tikai no meitenēm, un es skatījos, domāju, tiešām neviens vīrietis negrib dušā aiziet. Nē, tu aizēji uz jūru, tu nopeldies, uzvelc iespējams jauns apens un mauc lusēt tālāk. Vai izskalo iepriekšējās? Jā. Tur diezgan all natural. Es nebiju reizi uz visām dienām. Jo mums bija parasti sestdienā jāuzstājas, vai ne? Jā. Tad es aizbraucu vai nu sestdienas rītā, vai man liekas vienreiz tajā piekdienas vakarā. Bet toreiz mēs tevi nepalikām kaut kādā mājā? Jā, vienreiz es sarunāju māju, jo es gribēju atrisināt to problēmu, jo kruti mūziķi, bet nav kur palikt, un Teltu pilsētiņa ir off. Vienreiz es sarunāju māju, kura bija 5 km attālumā, un mēs gājām ar kājām vairākas reizes pa dienu. Mēs teikām 5 km tur. Mēs to darījām, jā. Bet bija gads, kad atbrauc Niks Keivs, un es tā kā Niks Keivs, mana mīlestība nereāla. Un es tā kā šito es točno iešu, es točno palikšu pa nakti, un tas bija pirmais gads, kad Comedy Latvija bija svētdien. Un es tā kā, paldies Dievam, man pat nevajag palikt. Jā. Un man liekas, tā arī bija pēdējā reize Salzgrīvā. Bet es pa Zvēru esmu stāstījis, kā man tur gāja, bet viens labs festivāls bija Laba daba. Es atceros, jau braucu neapmierināts. Man nevajag tos hippie, es visu mīlu, un es atceros, cik viņš bija idiotiski uztaisīts, ka Telšu pilsētiņa ir Ābeļdārzā. Tu guli fūga, un tu nevari pat piedzēries pie mašīnas pagulēt, jo visur ir lapsens un īrši. Nu, tu guli un tur, nopļaut zāli, viņi pārvērš pat tā kā salmbeidīgi, tur visādi pīdari lien ārā. Bet tas jau ir tā kā, viņi negribēja maksāt atsevišķi par apsargiem vai ko, un tas iebūvēja tā apsargi. Jā, un mēs burtiski tikai kodām, un vienīgais, ko mēs aizgājām ar čom, bija mošot. Un es atceros, mēs to ejam vafelē. Mošot ir mošpīt? Jā. Un mēs aizgājām, un tur kaut kāds 3, 4, es neatceros cik, bet mēs vienā brīdī tā kā laižam tur kurīt vai ko. Es iznāk ārā, man nekas nav. Čoms iznāk ārā, piere asiņo. Grēdzanu pazaudējis, drūba nav, aproca nav, cēlis sāp. Viņš tā kā, mēs ap 2 vandījāmies, bet viņš pilnībā iznīcināts. Un tad es atceros teicu, ka šajā festivālā nekas nenotiek. Nākamajā dienā bija izrādās čalis līdz teltī sašauts. Ārprās. Bet es pat nezinu, kādas no grupām labā dabā uzstājieties, ka jūs varat mošot. Kas tur bija? Apvalīgais tips? Nē, latviešiem ir ļoti daudz astronauti. Instrumenti. Gribu apēst tevi vienam. Un viņš sāka ēst viņu. Nē, ir visi tie kaut kādi, tur kaut kādi auļi, nezvēri. Skyforger. Skyforger. Tas ir zvēra festivāls, ne? Laba daba, man ir sajūta, tas ir vecākiem un hipijiem. Nu, vecākiem ar ģimenēm un hipijiem, ne? Bet man liekas, tur kaut kādas pārklājas nedaudz hipiju un folk un Skyforgers ir folk. Okay. Viņš ir tā kā super latviešu tāds festivāls. Zinu, viņš vēl notiek. Jā, es arī. Jā. Man liekas, ka notiek. Jā. Es atceros, ka vienu gadu piedāvāja uzstāties labā dabā un aizbrauc, man liekas, Lugovskojs, nebija tā? Es man liekas, labā dabā neesmu bijis. Nu, jā, un tur aizbrauc Lugovskojs un kāds vēl, un 3 komiķi bija, bet manis nebija, tevis nebija. Un tur man stāstīja, ka organizators pirms pasākuma pienāca un pateica, nekādas rupjības, šeit tiešām māmiņas ar bērniem un tā. Es jau zinu, kurš tas ir. Jā. Un Lugovskojs teica, jā, un viņš iznāca pirmais, teica, kas notiek, bļā, pīdēdē? Un es teicu, kas tas par neprofesionalismu un kaut kādu lieko dumpinisko... Tu bļā, bomārs. Tā gribēju pazīmēties. Jā. Es biju parādījis, ka nav šmīga, un tas saspied un bļu. Jā, un Jānis izlēs sevīm. Jā, bet, jā, laba daba, bet jums ir tā kā, es pats neesmu tās cilvēks, ir cilvēki, kuri tā kā, nē, Depeche Mode, viņam tur, es braukšu uz katru, konči. Un ir cilvēki, kuri ceļo pa pasauli un seko grupai. Es nekad nevarēju saprast tos cilvēkus. Protams, katrs drošit, kā viņš hočit, vai ne, bet...
Šo es nebiju dzirdējis. Jā, tas ir slavens teikums. Depeche Mode kā piemērs, man riebas Depeche Mode, bet jā, es arī nesaprotu tos cilvēkus, kas... Jesus. Kāds vēl viņiem bija? Viņš teica, ka nevajag runāt, jo enjoy the silence, bet mēs tieši darām otro. Mēs visas karjeras taisam no tā, ka mēs runājam, vai no podkastās, vai no stand-upos. Tā ir ļoti laba dziesma. Nē, grupa ok, nu. Kad draudz gulēt aiziet, tad sāks. Nē, nu tas par to, ka tur tev jābūt ir normāli naudai. Jā, jo tā kā tās biļetes uz tādām lielajām grupām, kurām parasti cilvēki seko, ir, nu es nezinu, vismaz $60 vai cik, parasti par Ameriku tur runā. Un, ja viņiem ir tūrē kaut kādi, nezinu, 40 koncerti, reiz 60, tas ir, man nav tāda naudas. Nu jā, bet arī cik ļoti lielam fanam tu jābūt, tā kā es vēl braukšu un atkal klausīšos. Bet viņi jau brauc. Un tas tikai pa biļetēm. Jā, pieredzes dēļ. Jā. Viņam sabiedrība tur, jā. Es zinu, ka Amerikā ir cilvēki, kuri brauc, ja McDonald's katru vasaru ir kaut kāds burgers, kurš tikai to vasaru, un viņi skatās, ka tas pazūd, nu tā kā dažādos štatos, dažādos laikos tas pazūd no ēdienkārtas tas burgers, un viņi izrēķina, viņi brauc pa visu Ameriku arī sabiedrību un ēd to burgeru. Nekāda pretenzija. To es saprotu. Ja es būtu par. Jā, nē, Es tagad, es vēl uztraucos. Bet es uzskatu, ka man to nevajag darīt. Kroči tagad Hans Peronā kaut kad, aprīlī laikam būs kaut kāds alus degustācijas vai whatever the fuck pasākums. €50, unlimited dāliņš. Un es sēžu, man tād, ne. Nu, tu nevari atsist. €50 tu neatsidīsi. Kuzenko, nav runa par atsišanu. Un pie tam man čoms tā kā, jau laižam un vēl viens. Un mums tā kompānija ir Team Blackouts, nu. Un viens otru mēs nevāķīsim. Un es vienkārši zinu, tur būs divi veidi. Tur būs ļoti daudz tie, kas tā kā pagaršo aliņus, bet mēs ļoti, ļoti pasvītrojam. Bold, italic, underline, unlimited. Un mēs esam uztraukšies, mēs nezinām, vai iet. 10 aliņi, tu izdarsi 10 aliņus. Īstenībā... Saprot, €50 nodzert bārā nav vispār nekāda problēma. Tādā ziņā. Jā, un tu vari aiziet uz alus degustāciju. Bet es zinu, kāds beigsies. Jo cik saliņus var pavilkt? Jā. Speed drinkingā. Un es noteikti gribēšu pagaršot. Mums ir kaut kāds tur Bavārijas biringi bunga, 48 grādi. Man tāds litru mājām līdzi. Jā. Pirmkārt, kā ar vīnu, tu pēc tam nejūtīsi nekādas atšķirības jau. Zin, tā kā pirmie 3 saliņi. Pēc 7. biringi bungi, tad tu vairs nebūs. Otrakārt, pirmoreiz sākumā iegooglē, kas viņam ir ar toaletēm. Jo, ja viņam ir tie toitoji, nahuj to. Es vispār. Jo, ja saka, ka no citu kļūdām vai kaut kas tāds bija, vai tu no kā nemācos, bet viena lieta, ko es esmu sapratis, kas ir visbīstamākā, man liekas, tu arī strādāji toreiz tajā pašā uzņēmumā, darba pasākumos nedzer. Tā ir vienīgā līnija, kur tu tā kā novelc sev, jo darba pasākumos nu, tā kā, ja tu nestrādā kaut kādā mazā, tad ir unlimited drinks, lūdzu nedzer. Yep. Jo tur ir cilvēki, kas pēc balītēm zaudē darbu, sēž HR kabinetā, Sintī vairs negrib sadarboties ar tevi, ir shitšovs. Kas tas tie to, ne jūs, man liekas, par to gadījumu, ka viņiem ofisā arī bija balīte un meitene smukā, kura visiem patika, viņa piedzerās, jo viņa ļoti viegli piedzerās, viņa nebija tā kā pieredze ar to, un viņa gulēja pa vidu bez pentīs, un tikai jo viņa bija toaletē, un viņa kaut kā iznāca ārā, viņa vafelē gulēja, un visi redzēja viņas... Ko? Ko mēs pagājušajā reizē runājam, kā pareizi pateikt, vagīna vai ne? Vlagališi. Nu jā, un pēc tam, tas ir ļoti liels negods, un pēc tam viņu atlaida no to darba. Vēl es tā kā fuck. Nabaga meitene. Tādā balītē. Visticamāk, kāds gribēja pārgulēt, viņš ņēma viņai šotus vai ne, viņa vēl parādīja visām savu vāveri, un pēc tam pazaudēja darbu. Kas tas ir? Es neesmu tādā darbā strādājis. Jā, es to balītē. Es esmu redzējis, kur mani tuvākais plīkumi, kas ir bijuši, ir viens čalis dzēra no otra čaļa nabas šotus. Un man bija tas bija tas skats, kurš man ir iededzināts, un darba pasākumos man tāds, es nedzeru. Es labāk aizēju ātrāk prom, atnāku tepat uz open mic,
ieliek acis. Es saprotu, tas ir stiprais alkohols, bet tāpat, man liekas, nepietiek tīra alkohols pasaules, lai nodezinficētu cita čaļa nabu, lai es no viņas dzertu. Es precīzi to pašu. Tur pat, ja viņi tur ieklātu plēvīti, es nedzertu. Es negribu ar seju atrasties tik tuvu otru čaļu krānam. Nevajag. Ja nav brīvdiena. Tā. Mēs bijām tajā pašā uzņēmumā, es atceros vienīgi, man ir fotogrāfijas divas, kur ir tā kā fočē un otrai miglēna, kur tas notiek tieši tajā brīdī, kur laikam Čālis gulēja uz galda, uz muguras, un kaut kas viņam lēja mutē šotu, un tā kā vai nu pātri lēja, vai kaut kā, un karš viņš tur viss noliepa visu seju. Man tā kā tāda bilde, bet tas ir tuvākais. Es sēdēju blakus. Nu, lūk, jā. Jā, mums drīz beigsies laiks, tāpēc pirms mēs runāsim par komentāriem, es gribu izstāstīt kaut ko par kaut kādiem koncertiem. Īstenībā nav laika izstāstīšu par vienu koncertiem. Viņš pastāst bloknotā 37 koncerti, par kuriem jārunā. Nē. Bet ļoti divi. Kroči ir tāda grupa Massive Attack, kur man ļoti patīk. Un vienreiz viņi izdomāja atbraukt uz Latviju, uztaisīt konci, un es tā kā biju ļoti lielā sajūsmā. Un, diemžēl, neviens, kam es piedāvāju iet, ar manim neaizgāja. Es nezinu, kāpēc, vienam nebija naudas, nebija arī lētā biļete. Es teicu, tas bija tas brīdis, kad tu neesi vēl bijis ne uz vienu koncertu viens, vai nekur neesi bijis viens, ne uz kino viens. Un es domāju, nu labi, tad es neiešu, neviens neiet, es arī neiešu, nebūšu loks, un es padomāju, man tik ļoti patīk, mēs tā joprojām. Un es tā kā obligāti iešu, es nopirku to biļeti, eju, un tas bija stadionā, tas Skonto stadionā. Arī, vai ne? Tā grupa, viņa tikai izmainīja visu mūzikas vēsturi, visu ļoti ietekmēja, un tas galvenais žeks no viņam ir Banksys, vai ne? Un kad arī ir pierādīts, ka tas galvenais žeks. Un, karoči, viņi ļoti kruta, bet stadionu Rīgā, tiešām, es domāju, tas tā kā stadionu. Un es eju uz to stadionu, ir vasara, un es redzu, ka ļoti daudz mazās meitenes ir uz ielām. Vienkārši grupās lielās, 6 mazas meitenes, tā kā skolnieks, un kā 15 gadīgās. Jā. Karoči, 10, 5. Un es saprotu, ka mēs ejam uz to pašu virzienu, es tā kā nevar būt. Un kad paliek... Nevar būt. Nevar būt. Jā. Tā kā man mīļākā grupa un vēl skolniecis. Jā, un... jā, tas joks bija joks. Allegedly. Jā. Un karoči... Es nevarēju pateikt, viņā 15. Un karoči, kad es biju... Kā es varēju zināt, ka viņai ir 7? Jā. No? Jo tuvāk es biju stadionam, jo... Es vairāk sapratu, ka viņi iet uz to pašu pasākumu. Es tā kā, nevar būt, jo pirmkārt viņi nezina to grupu visticamāk. Otrakārt, ja viņi zinātu, viņiem parādītu kāds tādu grupu, viņi pateiktu, kas ir tās, vai ne? Kur ir Justin Biebers, kaut ko tādu. Un beigās mēs redzam, es atnāku uz to stadionu, un tur vienkārši ļaudis, vienkārši viss sastāv no skolnieciem, un viņi visi mauc uz turieni. Es tā kā, tas notiek. Un es prasu vienam no darbiniekam, kas notiek, kāpēc tā ir. Viņš teica, tu nezini, jo vakar vajadzētu būt Rīgā koncertam grupas Tattoo, kura tagad ir īstenībā populāra. Ziniet, tas divas fake lesbietes Krievu. Ir runāts. Jā, un viņam arī bija dārgas biļetes, un tie organizatori uzmetēji, viņi ļoti bieži uzmet, un vienkārši viņi pārdeva biļetes un pateica, nekas nenotiks. Un tā firma, caur kuru tirgoja, viņa, lai saglabātu savu seju, viņi pateica, jūs nevarat dabūt naudu atpakaļ. Jā. Bet vienīgais, ko jūs varat izdarīt, ir aiziet uz mūsu nākamo koncertu, kas ir Massive Attack. Un meitenes tā kā domāja, vai nu es vienkārši pazaudēšu to naudu, kas nebija man. Un viņa aizgāja, un es tā kā fuck, un tas bija tik slikti, ka viņa bija 15 cilvēki uz skatuves, viņa elektroniskā grupa, bet visa elektroniskās lietas bija spēlētas ar dzīviem instrumentiem. Viņi tādi mākslinieki, un viņiem priekšā vienkārši stāv 14-15 gadīgās meitenes, un vienkārši viņas smējās, spēlējās, neklausās, zini, kā skraida, vienkārši jorīt, tagad jorīt, un viņi skraida, un tie cilvēki, viņi skatās, tas Banksy Jacks, viņš skatās, viņš spēlē, dzied, viņš skatās no skatus, viņš tā kā, what the fuck is going on? Neviens, bet neklausās, un tur kaut kur es stāvu tāds, cik laba mūzika. Un es redzēju, ka viņam acīs ir tāda, es nekad vairs uz Latviju nebraukšu, tas ir vienkārši. Nu, viņš jutās tā kā mēs, kad cilvēks savus bērnus ņem uz... Jā. Karoči, tāds stāsts. Vēl viens mini-updates par manu zobārstas sāgu. Man tagad... Tu nav zobs? Nē, man tagad ceturtdien man ir... Sanāk, šodien
jāiet pie zobārsta. Man rauš šitā priekšējo zobāra. Un tad man pēc nedēļas vai divām, es ceru, un tad pēc nedēļas vai divām atnāk kapes, un tad man sāksies mani 14 mēnešu multitūkstošu. Es to pateikšu, es negribu no ko sliktu, bet ir gadījumi, man ir paziņas, ka man arī pateica tur 14 mēneši, un pēc tam 3 gadi. Nē, es ticu, ja pat ja būs ilgāk, tad tas būs tā vērts, bet man būs kādu laiku, man vienkārši... Tev tieši viņi būs perfekti, un tad ir tā tur slimība, ka viņi krīt ārā. Es rēkšu kā nekad, ja tas tā notiks. Es arī rēkšu bez zobiem. Man vakar bija tieši higiēna, un mēs uztaisījām to kārtējo, to bildi zobiem, kuru vienreiz 2 gados vajag taisīt ar radiāciju, X-ray, un viņi pateica, ka viss ir labi. Es izlaidīšu šo tēmu. Ok, un tad mēs esam nonākuši pie mūsu pagājušās epizodes zeķu konkursa rezultātiem. Un jums bija jāuzraksta, kāds būtu mūsu grupas nosaukums, un varbūt arī, ko mēs spēlētu, vai whatever. Tātad ir situācija tāda, ka ir 2 komentāri ar visvairāk laikiem. 2 laikiem, tas ir uz jums. Un tāpēc mums tagad ir konundrums, mums jāizvēlas viens no šiem, kurš tas, kas rādās pirmais. Sanāk vēlākais, jo viņš ir īsākā laikā dabūjis vairāk laikus. Nu, un tas, kas to atver uzspied populārākie pirmā vieta, tas ir uzvarējis. YouTube nosaka, mēs neko nenosakām. Nē, bet teorētiski krūtāks ir tas, kurš īsākā laikā ir dabūjis tikpat daudz laikus nekā tas, kurš ir uzvarējis. Var vienkārši nolasīt un pateiksim, kas patīk vairāk. Tātad grupas nosaukums 3 rīvēni. Vai arī šitien ir īstenībā 3 varianti. 3 rīvēni, 2 olas un kreicis pa vidu. Vai arī sliktofona ieraksti. Čaļi, kā jūs sakat, vai jums patīk šis te kā variants? Nē? Un kurš ir otrs? Otrs ir grupas nosaukums Aikaja. Jeb Alkaja, atvainojiet. Aleksandrs Klausjānis, no smagākā uz vieglāko. Žanrs roks, lai darbojoties grupā, vairāk kustoties kilogrami samazinās. Nu, man vairāk patīk nekā, kur ir Jānis Pimpis. Bet... Jā, liekam to Aikajā. Alkajā. Jo tur nedaudz arī pēc alkohola. Labi, tad apsveicam Alkajā komentāru īpašnieci Rut. Es neteikšu vārdu uzvārdu, bet es sazinies ar mani. Dievs, viss var apstīties. Ruta Sīgiksnā, 87. Uzraksti man un norunāsim, kā tieši to varētu tikt pie zeķiem. Un šodien konkursa nav. Jā, vienkārši uzdzīvojiet, pabaudiet brīvību. Rakstiet, kas pa mūziku jums patīk, kur bijat, kāds koncertos. Celšu pilsētiņu piedzīvojums. Man ļoti patīk jūsu komentāri, godīgi. Man patīk. Jā. Izņemot tie, kuri mūs, nodirš. Nē, tie arī patīk. Viss, davai tiekās. Čau, veiksmīgi nedēļ. Bučiņas.